Dieva Tava un Dēla un Svēto gara vārdā. Dievs kungs, lai ir ar jums. Kungs ir ar tevi. Dārgie brāļi un mūsu Kristu, kopš gaviņa sākumā mēs atturībā un labos darbos gatavojam savas sirdis Lieldienu svētkiem. Bet šodien esam pulcējušies, lai kopā ar visu baznīcu īītu mūsu kunga Lieldienu noslēpumā, atceroties jo cīšanu un augšām celšanas notikumus. Kristus atnāca uz savu svēto pilsētu, Jeruzalemi, lai pabeigtu cilvēces atpestīšanas darbu. Tur viņš vēlējās cīst un nomirt. Tur viņš arī augšām celās. Tāpēc ar dziļu ticību un dievbijību atzīmējot šo jo svētīgu darbības posmu, sekosim kungam un ņemsim dalību jo cīšanu un Krista ceļā, lai ar Dieva žēlastību arī mēs kļūtu augšām celšanos un mūžīgo dzīves dalībnieki. Tagad sagatavosim svētīšanai savus pulpoļus, zorus, paņemiet rūkos, zorus savus, pulpoļus turīt rūkos. Tagad lūksim, lai kungs Dievs svētī. Lūksimies, visu varenais mūžīgais Dievs, svētī šos pulpoļus un zorus, un dori, lai mēs liksmī sekojot Kristum, savam karalim, varētu ar jū nonākt mūžīgajā Jeruzalemē dabasos, kad dzīvo un valdā mūžu mūžos. Amen. Posvētīšai svētītu jūdeņu. Ļaudis nesot olīvu zorus, izgoja pretim kungam dziedodami. Hosanna augstumos, Hosanna augstumos, kas uzkops kunga kalnā, un kas stovies jo svētajā vietā. Tais, kam skaidras sirds un tīras rokas, kas pie tukšībām savu dvieseli nesaista un nedod netaisnu zvarastu. Ļaudis nesot olīvu zorus, izgoja pretim kungam dziedodami. Hosanna augstumos, Hosanna augstumos. Tagad sekos lasējums no Svētā Evangēlija. Dievs kungs, lai ir ar jums. Lasējums no Jēzus Kristus Evangēlija, ko uzrakstījis Svētais Marks. Kad Jēzus ar saviem pavadoņiem tivojās Jeruzalemē un Betfagai un Betānijai pie Eļas kalna, Jēzus siltēja divus no saviem mocekļiem un tiem sacēja: Ejiet uz cīmatu, kas ir jums pretī, un igojuši jūs tūliņ atrasīt pīsītu ezelīti, uz kurā neviens no cilvēkiem līdz šām nav sēdējis. Atraisējiet to un atvedīt šurp. Un ja kāds jums teiktu, kāpēc jūs to darat, tad sakiet: kungam tas ir vajadzīgs, un Jēzus to tūliņ atsūtējis atpakaļ uz šejieni. Viņi aizgoja un atrada ezelīti pīsītu duravu prīška orpusē uz īlas, un to atraisēja. Bet daži no tiem, kas tur stovēja, viņiem jautāja: ko jūs darat, atraisēdami ezelīti? Viņi tiem atbildēja, ka Jēzus bija teicis, un tie viņam atļāva.
Un viņi atveda ezeleiti pie Jēzus un tam uzlika savas driebes. Un Jēzus uzsādās tam virsā. Bet daudzi kloja uz ceļa savas driebes, citi atkal zaļojušos zorus, ko bija saciertuši tērumus. Un tikas goja pa prīšku, kā arī tikas sekoja, skaļi sauca: Hosanna! Slavēts, kas noka kunga vārdā! Slavēta, lai ir mūsu tāva Davīda valstība, kas dzīvojās! Hosanna augstumos! Tie svētos rakstu vārdi. Slāva Kristum! Svētīs! Tagad, dargi broļi un mūsas Kristu, tāpat kā katreiz pie Jeruzalemes mūrim tauta uzgavilēja Jēzum, tā tagad arī mēs dosimies gojīnā dzīdot dzīsmi kunga gūdam. Kristus ak mīlais pēstētoj, Tev dziļākais apelpolus, lai Tev hosanna slava gūts, lienīgais kieņeņ vienmēr dūts. Tu mūsu kieņeņš patīsais, Davida cilti dzimušais, piemelsim kunga vārdā gods, un mēs nu grākim šķēstīt sots. Tur augšā svātī Tevi teic, pasaulī tautas Tevi sveic, un visa Tava radība Tev godu padod zemībā. Naļaužu driebim ceļu klot, bet gribam Tevi godinot. Mēs Tavas sirdis puškojot, Tev ceļu uzjam sataisot. Pirms novīt Tevi nuliemē, Hosanna liksmi skanēja, un tagad noves valdītājs, uzvaras krūņots pie mums noc. Kaut farizēju laipno sirds, šai slaves dzīsmei apklust liks. Kungs naļauj tim mūs aizkavēt, ļauj vienmēr Tevi slavinot. Kristus ak mīlais pēstētoj, Tev dziļākais apelpolus, lai Tev hosanna slava gūts, lienīgais kieņeņ vienmēr dūts. Kristus ak mīlais pēstētoj, Tev dziļākais apelpolus, lai Tev hosanna slava gūts, žēlīgais kieņeņ vienmēr dūts. Lūksimies! Visvarenais mūžīgais Dievs, kas ļovi pēstētojam,
cīsta Krista novi, lai izdotu cilvēcei celtenu pazemības pāraugu, līdz lai mēs sekodami jo pacītības priekšzeimē, būtu kopā jo ar jaukšanu celšanos gudībā. Mēs tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus, Tava dāla vārdā, kas ar tevi svāto gore vienībā, dzīvo un valda Dievs visos, mūžu mūžos. Amen. Lasījums no pravīša Isaja gromatas. Kungs Dievs man ģeve dažruņēgu mēļi, lai ar vordiem es prostu stiprinot pagurušū. Jis mūdināja reitā, agri reitā, jis mūdināja munu ausi, lai es klausietos kai mūceklis. Kungs Dievs atvēra munu ausi, un es nesapretojos, un nāca kopu atpakaļ. Savu muguru es pagrīžu sitiejiem un savu vaigu plūsietojiem. Es neapsliepu savu seju nu ņēvam un spļovīņiem. Kungs Dievs ir mums paļēgs, todēļ es nāsu kaunā, todēļ savu seju es padarīju cītu kai akmeņi un zinu, ka netikšu apkaunots. Tas ir Dieva vārds. Pateicība Dievam. Dievs, nāc toj mani, mums Dievs, nāc toj mani. Mani izsmej visi, kas skatos uz mani, savi blūpas krātā galvu, pasaļo vēl uz Kungu, lai dod Kungs jo izglāb, lai jo atpestējo jo mīļoj. Mums Dievs nāc toj mani vilans suņi lielā pulkā, ļaundaru vārs man visapkārt, ir pārdevuši manas rokas un kojas, un es varu izskaitīt visus manus galus. Mums Dievs nāc toj mani, savā starpā izsadala manas driebes, un man kaulinius par manu apģērbu, bet tu, Kungs, nastovi no tolīnis, man stiprums steidzīs man palīgā. Mums Dievs nāc toj mani. Tavu vārdu es sludinošu saviem broļiem, draudzes vidā es slavēšu tevi. Slavīt Kungu jūs, kas jo beistaties, cildinojot jo jūs visi Jākoba bārni. Mums Dievs nāc toj mani. Lasījums no svāto apostola Pāvila vēstules Filipīšiem. Kristus Jēzus, lai gan bija Dieva veidā, tomēr neuzskatīja par īgivumu būt līdzīgam Dievam, bet gan pazeminoja pats sevi, pieņemdams kolpa veidu, topdams līdzīgs cilvēkiem,
un atzīts par cilvēku tamā, kas ir orējies. Jis pazeminoja sevi, kļūdams paklausīgs līdz novēju, līdz pat Krista novēju. Todēļ arī Dievs jau paaugstinoja un deva jam vārdu, kas ir pori par katru vārdu, lai Jēzus vārda priekšā lūcētos visi ceļi, dabasūs, virs zemes un pa zemē, un ikviena neaļ atzītu, ka Jēzus Kristus ir kungs, Dieva Tēva godam. Tas ir Dieva vārds. Lai ir slavēts Dieva vārds, lai ir slavēts Dieva vārds. Mūsu dēļ Kristus kļuva paklausīgs līdz nāvei, līdz pat Krista nāvei. Todēļ Dievs viņu paaugstinoja pori visam un deva viņam vārdu, kas ir pori par katru vārdu. Lai ir slavēts Dieva vārds. Mūsu Kunga Jēzus Kristus cīšanu apraksts, ko uzrakstījis Svētais Marks. Tūliņ reita agrumā austī prīsteri ar vecākajiem rakstu zinātājiem, tas ir visa austo padome, noturēja apsprīdi un sasējuši Jēzu, aizveda un nodeva jū Pilātam. Un Pilāts jam jautāja: vai tu esi Jūdu ķēniņš? Bet jis tam atbildot sacīja: jā, es tas esmu. Bet austī prīsteri jū apsūdzēja daudzos lītos. Tad Pilāts otkon jam jautāja sacēdams: tu neko neatbildi? Redzi, kaidos lītos jī tevi apsūdz. Bet Jēzus vairs neko neatbildēja, tikai Pilāts brēnījos. Bet svētkos jis medzetim atlaist vīnu no izlūdzētajiem, kuru tī lūdza. Bet tur bija viens sauks par Barābu, kas bija izlūdzējis reize ar dumpiņīkiem, kuri sasaceļšanas laikā izdarīja slepkavību. Un ļaudi sanokuši augšā soca prasīt, lai jis tim darītu kā parasti. Bet Pilāts jim atbildēja un sacīja: vai jūs gribīt, ka es jums atbrīvotu Jūdu ķēniņu? Jo es zināju, ka austī prīsteri jū nodavuši skaudēbas dēļ. Bet austī prīsteri musināja tautu, lai īstim labāk atlaižota Barābu. Tad Pilāts otkon atbildot jiem sacīja: ko tad jūs gribīt, lai es darītu ar Jūdu ķēniņu? Bet tī otkon grīdza kaļu kristā. Bet Pilāts tim teica: ko tad es jums ļaunu darījis? Tomēr ievēl skaļo klīdze kaļu kristā. Tad Pilāts gribādams izpatikt ļaudim atlaida Barābu, bet Jēzu reiztem nušausteitu atdeva pīkaļšanai kristā. Bet karavīri jū īveda iekšējā pogolmā, tas ir tīsas nomām, un sasauca visu nodaļu, un tī īgerba jū purpura tārpā, un nupenuši jēršķu vainagu, to uzlika jam, un soca jū sveicinot, sveicinots Jūdu ķēniņu, un ar nīdri sita jam pa golvu, spļova jam virsum, un mazdamīs ceļos atdeva jam gūdu. Pēc tam, kad bija jū izsmejuši, tī novilka jam purpura tārpu un īgerba jū pošadriebēs. Tad tī izveda jū, lai pikautu kristā, un tī pīspīda kaidu garam gojēju seimeņi Kirenīti, kas atsagrīza no lauka Aleksandra un Rufa tāvu, lai tis nāstu jū kristu. Un tī aizveda jū uz Golgotas vītu, kas tulkojama nozīmē galvas kausa vīta. Tur tī padeva jam dzert ar mīrēm sajauktu veinu, bet jis nepieņēma.
un ti pikoloju pie Krista un izdalēju driebes, mazdami par tom lūzes, kurš sajims. Bet te bija 3. stunde, kad ti jū pikola pie Krista. Bija uzrakstīts ar jo vainas apzīmējums, jūdu kieniņš. Reizē ar jū tī pikola pie Kristim 2 slapkovas, vienu lobajā un otru jo kreisajā pusē. Bet garam gojēji zaimoju, kratēdami savas galvas un sacēdami klausīs, tu, kas nu jauc svietneicu un 3 dīnos tu uzceļ, izglābē pats sevi, nukopdams no Krista. Tāpat arī austīja prīsteri smīdamī savā starpā, kopā rakstu zinotojiem sacīja. Citus izglābē, pats sevi nespēja izglābt. Kristus Izraēļa kieniņš, lai nukop tagad no Krista, un mēs redzētu un īticētu. Arī tie, kas reiz ar jū bija pikoti pie Kristim, jū zaimoja. Un pienāca 6. stunde. Timsa apkloja visu zemi līdz pat 9. stundei. Bet 9. stundei Jēzus izsauca skaļā balsā: Eloi, Eloi, lema sabachthani, kas tulkojama nozīmē: Mans Dievs, kāpēc tu mani atstāji? Daži no apklāstūbušiem to dzieržot sacīja: Skatīs, iesauc Eliju. Bet viens aizskrēja un piesaucinājis saukli ar etiķi un uzpraudījis to nīdri, padeva jam dzert sacēdams: Pagaidīt, pasaskatīsim, vai Elijs atnāks jū nojimt. Bet Jēzus īsaklīdze skaļā balsā un izdvēsa golfu. Un svietnīcas priekškors pārplēsa 2 daļos no augšas līdz apakšai. Bet simtnieks, kas stāvēja iepretim, redzēdams, ka īstai izsaucīs izdvēsa goru, sacīja: Patīši, šis cilvēks bija Dieva dāvs. Tie svētos rakstu vārdi. Varat apsēsties. Dārgie broļi mūsu Kristu, šodien, kad mēs svinam šo palmus, pilpaļu svātīni, tad pirmais, tas ir šis prīks, ka pašā sokuma misē mēs gavilējam, lasījam evaņģēliju, kā tauta sagaidīja Jēzu, kā viņš ienāca uz ezeļieša, un tad bija prīks. Tā ir sakustinājums visai pilsētai, kur ir iedzīvotāji, arī noteikti svētceļnieki, kas tur jau pulcējos svētajai pilsētu uz Pasku svētkiem, tad viņi visi gavilēja. Bija tāds liels sakustinājums, tāda kustība, un arī kloja driebis savas zorus, un dzīdoja teica Hosanna, tātad sagaidīja Jēzu. Caur šo sagaidīšanu piesapildīja visi vecos derības pravītojumi, kas bija rakstītu par to, kā Mesija īs svētajā pilsētā. Šis ir prīgatais tiešām moments un priecīgo daļa, tai varētu sacīt šodienas liturgijā. Bet otrā daļa ir šī jau skumīga, sopīgo, jo mēs lasējam šo Jēzus cīšanu aprakstu šodien. Tā ir īsā veidā no Marka evaņģelista šogad, kur mēs jau redzējam šo tīsu Pilāta pagalmā ar Krista ceļu un šo Jēzus novi pie Krista. Un interesanti ir tas, ka tiešām tie paši cilvēki, kas ir posteidzuši,
tie poši, kuri klīdze, dzīdoja, sauce, Hosanna, slavēs vietējs, kas nāk. Tad ir arī klīdze pīkaļ jūpi Krista. Atbrīvoj mums lūdzu Barābu šo slepkavu, un tai tur Jēzu prasēja, lai notīsoja šo visaugstāko sprīdu ar novi. Nevis vienkārši šaustētu, bet ar novi. Jo redzēt, Pilāts, kad nodeva šaustēšanai Jēzus, varbūt cerēja, kā ar to bīdīgs, bet nā, tas tai nebija. Un tas jautājums mums visiem, kāpēc tai notika, kāpēc tie poši cilvēki tik skaisti sagaidīja un pēc tam izrādīja pavisam mainījuši šo savu viedokli, šo savu attieksmi. Daudz ir skaidrojumu, mēs arī varam poši domāt, meditēt par to, bet viens no tādiem, kuriem arī gribu šodien pievērst jūsu uzmanību. Jo redzīt, ebreju tauta gaidīja Mesiju, patiešām vairākus gadsimtus visu laiku gaidīja, kad piesapildēties tī veco derības apsolījumi par Mesiju. Un lūk, kad Jēzus iegoja Jeruzalemē, tad acīm rādzami tas bija, ka tiešām viņš ir tas karaļs, tas Mesija, kuru mēs gaidām, un lūk, tagad šīs brīdis ir pienācis, un tagad viņš ir atnācis. Bet arī jūdi uzskatīja, ka Mesija būs tīs, kurš, tas bija jau nepareizs uzskats par Mesiju, galvu uz cilvēku, ka viņš būs tīs, kurš atbrīvos no laicīgos kaupības, ka viņš atbrīvos no tādas vierdzības, pakļautības Romas impērijai. Jo redzīt, jūdi visu laiku, arī uz Jēzus to laiku, kad Jēzus dzīvoja tādā, kaupība, viņam nebija savas valsts, nebija savas autoritātes. Par viņam visi vienmēr valdīja. Un Jēzus laikos tas bija Romas impērija. Un šis Pilāts, viņš nebija imperators, bet porvaļnīgs, tiem apgabalā. Un tad viņi domāja, ka Jēzus tagad atnāks un visu to, kā revolucionārs mainīs īkortu, dūs jūdim brīvību. Un faktiski napīpildējās šos cerības. Un lūk, kāpēc visticamāk arī tauta klīdze, kā pikaļ jūpi Krista, kaits jis ir mūsu kieniņš. Jā, kaits jis ir mūsu kieniņš. Jā, jūdu kieniņš, ja Pilāts visu laiku atkārtoja. Lūk, jūdu kieniņš. Jā, tad jūsu kieniņš. Un šeit, redzīt, mēs zinām, ka Jēzus grib atbrīvot katru, joprojām grib no grāka vilcības, no ļaunuma. Lūk, kāpēc viņš bija atnācis uz šo pasauli. Lūk, kāpēc viņš arī sevi atdeva novē šai tīsai Pilāta priekšā, arī ļove pīkaļ pie Krista, numera un augšām celās. Viņš rīkojās pēc Dieva logikas, pēc Dieva prota, jo cilvēki gaidīja kaut ko citu, un to citu viņi paši bija izdomājuši. Un mums, kā ticīgiem, arī reizēm svarīgi padomāt, kāds ir Dieva tēvs mūsos, manī. Ja katram no mums, arī tikko varbūt uz baznīcu nāji, ir arī savs viedoklis, savs uzskats par Dievu. Kāds ir Dievs un kādam Dievam varbūt jābūt, kā Dievam arī jārēkojās. Cilvēks jau taču uzskata. Es varu pateikt, lai Dievs tropēja. Tātad cilvēks jau saka, kā Dievam jārēkojās. Es arī uzskata, ka Dievam tai jārēkojās, a Dievs tai nerēkojās. Un tad cilvēks var viltīs šimā Dieva tālā, ko es bieži vien pats ir izveidojis. Un tāpēc svarīgi šo Dieva tālu sevi attērēt. Ļoti reizam apaug visādiem uzskatiem, kas nav ne svētajos rakstos balstīts,
arī baznīca mocībā par Dievu. Svarīgi to attērēt, un lūk, kāpēc baznīca arī aicināja lasīt svētos rakstus, pašam lūgtīs, arī uzdot Dievam jautājumus, kā labāk, kā pareizo lūgšanas laikā, kādu pakonsultēties, katehismu palasīt un tai toļu. Var gadīties, ka, ja mēs to nedarīsim, mums būs zināma bilšanos, ka mēs cerējam, ka būs tā, ka Dievs rīkosies tā, bet Viņš tā nerīkojās. Viņš rīkojās savaido. Un Dievs, mēs zinām, ka rīkojās vienmēr izējot no cilvēka lobuma, arī no mūžīgos pestīšanas perspektīvas arī. Tas ir Dievam vissvarīgākais, lai dviesele būtu globta. Un lūk, kāpēc pēc Pūlis tik pamainīja savu viedokli. Lūk, kāpēc arī godos, ka arī visos laikos ir tādi cilvēki, kuri it kā ir sākuma ticīgi, aktīvi, pēc tam kļūst tādi remdeni, solti ticībā un reizēm posavēršās par īnaidnīgi, par tādiem karojušiem pret Dievu un baznīcu. Un uz to es šodien arī gribēju pievērst jūsu uzmanību. Nevienmēr Dievs rīkojas tā, kā mēs domājam, ka jam tā jārīkojās. Tas parāda arī šis lieldienu notikums, kas saistīts ar augšām celšanos. Neviens pat nevar izdomāt, kaut Jēzus arī runāja par to. Apostolim teica, ka Viņš augšām celsies 3. dienā. Bet tad, kad Jēzus ielika kopā, akmeņi pielika pie olas, tad neviens faktiski necerēja, ka būs kaut kāds turpinājums. Bet bija turpinājums. Tas bija ļoti negaidīts. Tas bija jau Dieva darbs. Nav viss cilvēku kaut kāds izgudrojums. Cilvēks to praktiski nekad nevarēja tā paredzēt. Kaut arī timos laikos Jēzus pats augšām celā kaidu citu mirušu cilvēku, bet mēs zinām, ka tie cilvēki mira vienalga pēc tam. Bet Jēzus augšām ceļoties, Viņš ir dzīvs, vienmēr dzīvs. Viņš vairāk nemirst. Tāpēc arī Lieldienās baznīca saka, tas ir Dieva darbs. Tas ir brēnums mūsu acīs, ka Viņš izgoja no kopā. Un Viņš rīkojās pēc sava prota. Lūk, šeit ir mūsu cerība. Tas ir mūsu ticības labo viests. Ka Jēzus ir dzīvs, ka Viņš ir augšām cēlījis, ka Viņš turpināja būt un dzīvot, ka Viņš ir reāls. Un par to tas bija pirmais faktiski apostolu sprēdīgis un pirmo līdzība, ka Viņš ir dzīvs. Kaut Viņš bija nomiris, visies pie Krista, bet Viņš ir dzīvs. Te bija pirmo tāda sludinošana, labos viestas pasludinošana. Tas ir mūsu arī ticības pamats. Un tam mēs gatavojamies un pēc nedēļas liturgiski, gorīgi, tiešām šo patīsību mēs atjaunosim sevi un piedzīvosim. Amen. Tagad visi kopīgi apliecināsim Dievam savu ticību. Es ticu uz vienu Dievu, visu varīgu Tavu, dabasu un zemes, visu redzamu un neredzamu lietu radītāju. Es ticu uz vienotu Jēzu Kristu, vienpiedzimušo Dieva dēlu, pirms visiem mūžiem no Tava dzirdējotu, Dievu no Dieva, gaismu no gaismas, patiesu Dievu no patiesa Dieva, dzimdinot un radītu, būtībā līdzīgu Tavam un caur kuru viss ir radīts, un kurš mūsu dēļ un mūsu pestīšanas labā ir nocis no debesīm, iemīsojis caur svātu garu no jaunavas Marijas un kļuvis cilvēks, Krista
skopīs debesīs, svētī tava labos rūkas, un atkal gudībā atnokstīsot dzīvos un mirušos, un jo valdīšanai nebūs gala. Es teicos svātu garu, kungu un atdzīvinātoju, kas no tava un dāla izīt, kas ar tavu un dālu tiek līdzīgi pīlēts un slavēts, kas ir runājis caur pravīšiem. Es teicos vīnu svātu, katolisku un apostolisku baznīcu, es atzīstu vīnu kristību grēku pīdošanai, gaidu mirušu sākšanu ciemšanos un dzīvi nākamajā mūžībā. Āmen. Uzsākot šodien lielu nedēļu, lūgsim Kristītoju, kas par mums ir cītis un mīris novēr pie Krista. Kungs Jēzu, kas vienmēr esi klātesošs savā svētajā baznīcā, dāvāj baznīcas kalpim stipru ticību, cerību un mīlestību, kā arī upuru gatavību un spēku kalpot ar savam ganam pulkam. Mēs tevi lūdzam, uzklausī mūs, Kungs un Dievs. Lūgsim par mūsu draudzes prāvestu vikāriju. Kungs Jēzu dāvāj jo kalpojumam visus nepieciešamos žēlastības. Mēs tevi lūdzam, uzklausī mūs, Kungs un Dievs. 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 Svētajā misē šodien pieminēsim mūžībā aizgojušos Antonu Viktoriju, lūdzot, lai Kungs Dievs jums dāvāj svētlaimi dabasu valstībā. Mēs tevi lūdzam, uzklausī mūs, Kungs un Dievs. Visvarenais mūžīgais Dievs, dari, lai sekojot tava vienpiedzimušo dālu, mūsu pestītoja svētuma paraugam,
mēs varētu skatīt, jo augšām celšanos gudība debesīs, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Tagad nelieli paziņojumi, ticības divkopojumiem. Jūs jau noteikti zināt, ka šeit Raipolē lielai ceturtdienā svēto mise 6 vakarā, svēto mise kunga pēdējo vakariņu, svēto mise. Pīkdien, lielai pīkdiene, 2 pēcpusdienā, kā šodien, kā parasti svētdien, 2 divkopojums. Lielajā sāstīne, vigīlijas divkopojums, kad svietēsim guņi, jūdeņi. Arī pēc mīsas iedīna būs pasvietēšana 5 vakarā, vigīlijas divkopojums. Un lieldienu svētdiena no reita 9. Resurrekcija pie Kristus kopa lūkšana, procesija un svēto misi. Arī pēc mīsas iedīnas vietēšana. Notiks arī adorācija, gan pie timsējības autora, gan arī pie Kristus kopā. Tur jūs pie ieejas redzēt sarakstu, varat piesateikties, tas tiešām ļoti svietīgi un ieteicams. Piesateikties, adorēt, lūgties, es saku, dežurēt, jā, tā mēs varētu sacīt pie Kristus kopā. Un tas arī būs svietīgi un pamudinojot, varbūt arī savus ģimenes locekļus, cik skaitē ar visu ģimeni varbūt atbraukt uz kādu stundi, pabūt baznīca pie kopā vai pie timsēbas autora pasalūtīs. Tad aicinu arī izrakstīties tur timā sarakstā, kas pie ieejas tur ir. Un šodien ziedojumi būs gorēgo semināru uzturēšanai. Jau iepriekš paldies par jūsu ziedojumiem. Pēc svētos mises nocīdosim rūgtevs ropes, un tagad turpinājam svēto misi. Slava Tev, Dievs, visā radītoj, Tu labumā sava ļauj upurēt mums, maizi Tev spēkus lūdus, dzīvības maizi porverstu, lai slavēts Dievs, lai slavēts Dievs, lai slavēts Dievs, lai mūžīgi teikts, lai slavēts Dievs, lai slavēts Dievs, lai slavēts Dievs, lai mūžīgi teikts. Slava Tev, Dievs, visā radītoj, Tu labumā sava ļauj upurēt mums, veinu Tev spēku Tu dod, dzīvības kausa porverstu, lai slavēts Dievs, lai slavēts Dievs, lai slavēts Dievs, lai mūžīgi teikts, lai slavēts Dievs, lai slavēts Dievs, lai slavēts Dievs, lai mūžīgi teikts. Slava Tev, Dievs, visā radītoj, Tu labumā sava ļauj upurēt mums, maizi Tev
Godātais, broļi un mūsu ledības, visvarīgais Tavs pieņem šo mumu un jūsu upuri. Lai mēs pieņem šo upuri no Tavam rūkam, par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visiem Svētajai baznīcai. Kungs mūsu Dievs, Tavā vienpiedzimušo dāvanu cīšanu dienu, dāvāj mums grēku atlaišanu, lai gan ar saviem darbiem mēs neesam to pelnījuši. Tomēr ar šo svātu upuri ļauj mums Tavu žēlastību saņemt caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen. Dievs kungs, lai ar jums. Kungs ir ar tevi. Uz augšu sirdīs. Mūsu sirdis ir pie Kunga. Pasateiksim Kungam mūsu Dievam. Tas ir labi un taisnīgi. Patīši tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svētīgi, kā Tev dabas Tavs visvarenais, mūžīgais Dievs mēs pasateicam, vienmēr un visur, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Jis navainīgs cītā par ļaundarību un ļauj sevi notīsot par pasauļa grēkiem, jo noveicēs mūsu vainas un augšām cenšanos deva mums dzīvību Dievā. Tāpēc dabas un zeme jū godinoja, eņģeļu pulki jū cildinoja, namīdīgi saucot. Svāts, svāts, svāts ir Kungs, debes mūku Dievs. Debes un zeme ir Tavas godības pilna. Hosanna, Hosanna, Hosanna augstumos. Svētīgs, kas nāk Kunga vārdā. Hosanna, Hosanna, Hosanna augstumos. Kungs, Tu esi patīšis pāds visu svātuma olots. Tāpēc mēs Tevi lūdzam, dari svāti šo dāvanas ar sava gara spēku, lai tos mums tu par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad Jis labprātīgi atsadeva cīšanu, Jis ņēma maizi, pasateica, lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams: Ņemiet un ēdiet no tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdota. Tāpat pēc vakariņām Jis ņēma arī bikeri, pasateica vēlreiz un deva saviem mocekļiem sacēdams: Ņemiet un dzeriet no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības ašņa bikeris, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grēku pīdūšanai. Darīt to manai piemiņai. Lūk, ticībās noslēpumas.
Sviestīsim par tavu nāvi, kungs, un līdzinosim par tavu augšām celšanos, līdz pat tavai atnākšanai. Tāpēc pieminādami tava vienpiedzimušo dēla nāvi un augšām celšanos, mēs upurējam tev, kungs, šo dzīvības maizi un pestīšanas bikiri, un pasateicam, ka mums esi ļovis stāvēt tavā priekšā un tev kalpot. Mēs pazemīgi lūdzam, lai svētais gars vienoj mūs visus, kas pieņemsim Kristus mīsu un asaru. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulī un līdz tai pieaugt mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Francisku, ar mūsu vīskupu Joņu un ar visiem garīdzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsus, kas ir aizmiguši ar cerību uz augšām celšanos, kā arī visus, kas ir miruši tavā žēlsirdībā, un ļauj viņiem redzēt tavu vaigu. Apsažāloji par mums visiem, mēs tevi lūdzam, lai kopā svātu Dīva moti, jaunavu Mariju, ar svātu Jēzupu jos leigavai, svātiem apostoļiem un visiem svātiem, kas tev bijuši pateikami no mūžiem, arī mēs kļūti mūžēgos dzīves cīnīgi un varētu tevi teikt un slavēt caur tavu dēlu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā tev divam svarīgiem darbam, svāto gora vienībā, ir viss gods un slava visos mūžu mūžos. Amen. Paklausot pestētoja vārdiem un jo dievišķo likumu pildot, mēs ar paļāvību sākam. Tas mūsu